Vakar visiem šīs dienas webinārā būs nākotnē sadarbībā ar Ekonomikas ministriju. Šodien runāsim par lēmumu pieņemšanu daudz dzīvokļu mājās, tostarp arī mazākumu balsojumu. Tēma ļoti aktuāla. Prieks arī redzēt jūs kuplā skaitā un arī jaunus dalībniekus, kas iepriekš neredzēts mūsu webināros. Tāpēc ceru, ka būs noderīgi un interesanti. Bet pirms es dodu vārdu mūsu šīs dienas webināru vadītājiem, pavisam īsi iepazīstināšu Būves nākotnē platformu. Tad pieredzes apmaiņas platformas sniedzam konsultācijas iedzīvotājiem, iedzīvotāju kopībām un jebkuram citam subjektam, kas iesaistīts daudz dzīvokļu māju dzīvē. Tāpat arī piedāvājam projektu vadības un inženieru konsultāciju pakalpojumus, sadarbojamies gan ar apdrošinātājiem, gan inženieru birojiem un veidojam arī noderīgu saturu gan iedzīvotājiem, gan pārvaldniekiem sociālajos tīklos un kopumā šeit tiešsaistē. Visu var to atrast ar tēmu drošas mājas, un šeit arī labajā apakšējā stūrī redzat QR kodu, kur noskanējot, tas aizvedīs jūs pa taisno uz Būves nākotnē platformu, varat apskatīties visu, ko piedāvājam, visu, kas jauns un aktuāls, un noteikti arī piesakot mums sociālajos tīklos. Bet šīs dienas webināra vadītājs ir Mārtiņš Auders, Ekonomikas ministrijas mājokļu politikas departamenta direktors, kurš tad arī mums šodien vairāk pastāstīs par lēmumu pieņemšanu, par mazākumu balsojumu un visu citu, kas saistīts ar šo tēmu. Tāpēc droši uzdodiet arī savus jautājumus šeit pat čata lodziņā. Redzu jau, ka kāds izmanto iespēju un tos iesūta. Ļoti labi, un uz jautājumiem mēs radīsim laiku atbildēt webināru beigās. Tā kā jā, droši rakstiet, un vārds Mārtiņam. Labvakar visiem! Prieks jūs tik daudz redzēt. Tūlīt padalīšos ar prezentāciju, bet es divas lietas gribēju teikt. Pirmkārt, laikam, ka ir sanācis tā, ka man ir darbā palicis lādētājs, un man ir stunda 20 minūtes baterija. Turēs. Cerams, ka noturēs līdz beigām, tādēļ, ka es ļoti labprāt uzklausīšu jūs jautājumus. Manuprāt, tā ir pati interesantākā sadaļa jebkurā sarunā, tādēļ, ka es arī uzzinu par jūsu problēmām un uzzinu to, ko jūs vēlaties zināt saistībā ar manis stāstīto. Bet par visu pēc kārtas, jā, es skatos, ka viens jautājums, es droši vien darīsim tā, kad atbildēšu pašās beigās, bet es arī ierosinu jūs droši vien celt rokas un arī jautāt tajā pēc prezentācijas, piefiksēt tos jautājumus, un tad es daudz precīzāk varēšu jums atbildēt. Tā, mēģināšu dalīties tūlīt ar prezentāciju. Zanda droši vien pateiks to brīdi, kad ir pilns ekrāns. Ir redzams, jā. Ir redzams, jā, ļoti labi. Tad sākšu stāstīt. Es esmu ieplānojis apmēram 40 minūtes stāstīt, plus mīnus. Varbūt nedaudz mazāk, varbūt nedaudz vairāk skatīšos, cik būs iedvesma par katru punktu sīkāk paskaidrot. Un pēc tam apmēram 20 minūtes tad mums ir jautājuma atbilžu sesija. Pieļauju, ka arī var nedaudz ilgāk, ja vien izturēs telefons. Es gan te powerbanku lādēju un telefonu lādētājs pielicis, bet tas daudz ko droši vien nepalīdzēs. Tātad par visu pēc kārtas. Īsnībā es visticamāk tā mēģināšu izslēgt arī kameru, lai liek netērētu bateriju. Jā, tad es pirms runāt par lēmumu pieņemšanu un, teiksim, dažādām formām, tā skaitā mazākumu balsojumu, es nedaudz pieskaršos tādai lietai kā dzīvokļu īpašnieku kopība, jo tieši dzīvokļu īpašnieku kopība ir tā, kas šos lēmumus pieņem. Un ar dzīvokļu īpašnieku kopību, neskatoties uz to, ka faktiski judikatūrā šī kopība ir atzīta no 19. gada, savukārt likumā ir ierakstīta no 22. gada, ir ārkārtīgi daudz neskaidrību. Un ļoti daudz tiek šī kopība jaukt ar kooperatīvi, ar biedrībām dzīvokļu īpašnieku, teiksim, ar tādu dažādu mītu tiek izplatīta, ka tā kopība ir vai kad nav kopība. Un es varbūt šim jautājumam nedaudz plašāk pievērsīšos. Kas tad ir kopība? Kopība ir tiesības subjekts. Tā to saka likums, un likums arī saka, ka kopība var iegūt tiesības un uzņemties saistības. Tad arī iegūt cits īpašumu un lietu tiesības. Neatvainojos, laikam kāds ir ieslēdzis mikrofonu, būtu lūgums viņu izslēgt, jo tad nedaudz traucē. Jā, tā tad, un arī varbūt prasītāji atbildētāji tiesā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka
tāpat kā jebkura cita persona, dzīvokļa īpašnieku kopība var slēgt līgumus, var iegūt arī īpašumus, ja ir nepieciešams iegūt, piemēram, dzīvokļu īpašumu, ja kāds no dzīvokļu īpašniekiem, piemēram, pagrabstāvu, teiksim, pārdod un dzīvokļu īpašnieku kopība, ka uzskata, ka šis dzīvokļu īpašums būtu jāiegādājās un ir nepieciešams, tad dzīvokļu īpašnieku kopībai, piemēram, vieta, kur taisīt sapulces, tad tāds darījums var notikt. Nedaudz par senāta spriedumu. Faktiski senāta spriedums bija pirms likuma. Pirms likums runāja par dzīvokļu īpašnieku kopībām, un tiesa atkāpās no iepriekš noteiktās atziņas, kad dzīvokļu īpašnieku kopība nevar piedalīties civil procesā, respektīvi viņi nevar būt prasītāji un atbildētāji tiesā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pret kopību nevarēja celt nekādas prasības, tāpat arī kopība nevarēja būt prasītāja un prasīt, piemēram, no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja slēgt līgumu. Iepriekš tika, teiksim, uzskatīts, ka tie ir katra dzīvokļa īpašnieks. Bet joprojām, kā jau minēju, ir virkne neskaidrību saistībā ar dzīvokļu īpašnieku kopību. Kas tad ir tā dzīvokļu īpašnieku kopība? Augstākās tiesas senāts skaidroja, ka tas ir tāds īpašs veids tiesību subjekts, kas pilnībā neatbilst kādam no jau zināmajiem tiesību subjektu veidiem, bet saskatīja zināmas līdzības ar tādiem tiesību subjektiem kā biedrības, kapitāla sabiedrības, kā arī cilvēktiesiskās sabiedrības un pilnsabiedrības. Faktiski bieži ir izplatīts tāds mīts, ka ir tikai divi veidi tiesību subjekti Latvijā. Tās ir fiziskās un juridiskās personas. Tā tas nav. Ir arī citi tiesību subjekti, kas nav juridiskās vai fiziskās personas, piemēram, pilnsabiedrības. Un viena no šādiem tiesību subjektiem ir arī dzīvokļu īpašnieku kopība. Kāpēc mēs viņu tā neredzam vai nepazīstam šo kopību? Tādēļ, ka faktiski tas ir saistīts ar mūsu zināšanām par, nu, teiksim tā, par juridiskiem jautājumiem, un mēs parasti operējam ar jēdzieniem, kurus mēs pazīstam. Respektīvi, mēs pazīstam fiziskās personas, mēs pazīstam juridiskās personas, bet mums īsti nav pieredzes saistībā ar citiem tiesību subjektiem. Bet tādi ir. Un šāds subjekts ir dzīvokļu īpašnieku kopība, kuras kopējais mērķis ir efektīvāk nodrošināt dzīvokļu īpašnieku tiesību un pienākumu īstenošanu. Respektīvi, kādēļ tāda kopība vispār pastāv? Tādēļ, ka dzīvokļu īpašniekiem katram pašam par sevi ir grūtāk realizēt dažādas tiesības un pienākumus, kas ir saistīti ar mājas pārvaldīšanu. Tādēļ ir likumdevējs nācis pretī un teicis, ka šāda kopība daudz dzīvokļu dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos, pastāv. Respektīvi, viņi pārstāv visus dzīvokļu īpašniekus par jautājumiem, kas skar pārvaldīšanu un teiksim, jautājumiem, kas arī nav saistīti ar pārvaldīšanu, bet ir saistīti ar kopīpašumu esošo daļu. Ir tāds interesants jautājums, vai dzīvokļu īpašnieku kopība pastāv arī kopīpašumā sadalītās mājās. Es varbūt došu jums pāris sekundes. Tad kopīpašumā mājās tādas mājas, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos. Un došu pāris sekundes padomāt pašiem priekš sevis. Un tad pateikšu atbildi. Vienkārši tā interesanti. Arī vēlāk varbūt pateiksiet, kā jums liekas. Nu, lūk, un atbilde ir tāda, ka nē, kopīpašumā esošajās mājās dzīvokļu īpašnieku kopība nepastāv. Un līdz ar to pirmkārt jāsaka to, ka ir diezgan nepareizi, ka Latvijā pastāv tāda duāla sistēma, kad ir dzīvokļu īpašumos sadalīts mājas un kopīpašuma mājas. Parasti valstis vēlās attīstīt vai nu vienu vai no otru institūtu. Piemēram, Francija ir attīstījusi kopīpašuma institūtu un līdzīgi kā dzīvokļu īpašumos sadalītās mājas ir noteikts katra kopīpašnieka pienākumi un tiesības, teiksim, saistībā ar koplietošanas tādiem inženiertīkliem, koplietošanas elementiem mājā, kas ir ārējās norobežošās konstrukcijas. Un ir vācu modelis, kurš ir arī Latvijā un ir dzīvokļu īpašums, respektīvi tiek izveidots īpašuma veids. Atkāpjamies no civila likuma tāda regulējuma, pasakam, ka var pastāvēt arī dzīvojamā mājā, kas ir kopīpašums. Tā tad atsevišķs īpašums, kas nav lai gan fiziski ir pievienots ēkai, viņš tomēr ir uzskatāms par atsevišķu īpašumu. Un man ļoti patīk tāds teiciens, es kā saka, citos semināros ar līdzautoru lasu, un tad viņš ir atradis tādu
teicienu, ka atsevišķais īpašums ir salu kopīpašuma jūrā. Man liekas, tas ļoti labi raksturo dzīvokļu īpašumu. Tā tad ir ļoti maz kas no mājas, kas ir uzskatāms par atsevišķu īpašumu. Pamatā viss ir kopīpašuma esošā daļa. Turpinot par kopību un tēmu, tātad, kas tad ir šie dzīvokļu īpašnieki, kas ir dzīvokļu īpašnieku kopības sastāvā? Un atbildi ir meklējama arī likumā, kad dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībā ir visi dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki. Tātad visi dzīvokļu īpašnieki tiklīdz iegādājās dzīvokli, tā arī iekļaujās dzīvokļu īpašnieku kopībā kā tiesību subjektā, respektīvi viņi kļūst par šī tiesību subjektu biedru, līdzīgi kā biedrībām. Bet atšķirība ir tāda, ka dzīvokļu īpašnieku kopībā nevajag iestāties, un tas notiek automātiski, respektīvi automātiski tiek nodibināta šāda dzīvokļu īpašnieku kopība, tiklīdz māja tiek sadalīta dzīvokļu īpašumos, tā izveidojas kopība, un tiklīdz mēs kļūstam par dzīvokļu īpašnieku, tā attiecīgi mēs kļūstam par kopības biedru. Arī gadījumos, ja mums pieder 100%, piemēram, kā attīstītājiem māja, tad mums piemīt tās tiesības un pienākumi, kas piemīt dzīvokļu īpašnieku kopībai, respektīvi mūsu noslēgtie pārvaldīšanas līgumi, līgumi ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem kļūst saistoši visiem kopības biedriem, kuri iegādājās dzīvokļu īpašumus. Un tad ir viena tāda īpaša situācija, kuras arī labprāt vēlētos pieminēt saistībā ar lēmumu pieņemšanu, tādēļ, ka likumdevējs ir izdalījis īpašu lēmumu pieņemšanas kārtību šādos gadījumos. Ir gadījums, kad ir viens zemes gabals, kas ir kopīpašumā un atrodas vairākas ēkas. Šādā gadījumā visu ēku dzīvokļu īpašnieki veido vienotu kopību. Tātad viņi visi iekļaujas vienotā subjektā, ir viena kopība. Tā tad ir vairākas ēkas, un šīs ēkas pārvalda viens pārvaldnieks. Tātad, ja mēs beidzam stāstu par kopību, es vēlētos vēl pieminēt tikai to, ka kopību mēs plānojam padarīt redzamāku un saprotamāku citiem darījuma partneriem, kas nav komunālo pakalpojumu sniedzēji un nav pārvaldnieks. Respektīvi, jau Saeimā šobrīd tiek skatīts likumprojekts par identifikācijas numura piešķiršanu dzīvokļu īpašnieku kopībām. Respektīvi, Būvniecības kontroles valsts birojā tiks izveidots dzīvokļu īpašnieku kopību reģistrs. Tas būs līdzīgs pēc status kā uzņēmuma reģistri visi. Un būs redzams gan pārstāvs, gan arī būs prezumpcija par patieso labumu guvēju. Respektīvi, ka tas ir pārvaldnieks, ja vien dzīvokļu īpašnieku kopība nav norādījusi citu patiesā labumu guvēju. Tātad uz priekšu mēs redzam, ka kopības būs plašāk iesaistīsies darījumos, un tīpaši mēs to redzam kā ļoti vajadzīgu lietu saistībā ar kreditēšanu, respektīvi, lai mums nevajadzētu dibināt biedrības, mums nevajadzētu liekus, teiksim, soļus veikt, sevi nogurdināt ar dažādiem dokumentiem, kas jāiesniedz uzņēmuma reģistrā un ikdienas biedrības pārvaldību, kas arī prasa gan laiku, gan naudu. Tātad tiek plānots, ka šie aizdevumi tiks doti kopībām. Tad pārvaldnieks jau šobrīd ir likumiskais pārstāvs, tad šīs kopības pārstāvēs pārvaldnieks. Nu, lūk, un tad mēs lēnām tuvojamies galvenajai tēmai par lēmumiem, ko tad šī dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem. Tātad vispirms no tādas teorijas tie jautājumi, kurus var izlemt dzīvokļu īpašnieku kopība, ir faktiski dalāmi divos tādos būtiskos blokos. Pirmkārt, tie ir jautājumi, kurus var izlemt tikai un vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība, tos arī parādīšu nākamajā slaidā. Un ir tātad tie jautājumi, kuri tātad var tikt pilnvaroti izlemšanai pārvaldnieku vai jebkurai citai personai. Un šie jautājumi vienmēr tiks izlemti ar vairākumu balsu, jeb tautas valodā runājot 50% plus 1. Protams, var būt jautājumi, kas nav minēti kā ekskluzīvās kompetences jautājumi ar noteiktu lielāku balsu skaitu, bet dzīvokļu īpašnieku kopība vienmēr var noteikt augstāku, respektīvi lielāku balsu skaitu, un var izlemt, ka tikai dzīvokļu īpašnieku kopība šo jautājumu izlems. Saistībā ar kopības kompetenci ir skatīti arī jautājumi senātā, un ir bijis acīm redzot arguments tāds, ka 6. pānta 2. daļa nosaka kopības kompetences tvērumu, respektīvi tie ir tie jautājumi, kurus izlemj kopība, un tad senāts atbildēs, ka tā tas nav, tā ir tikai
kompetences tvēruma daļa, kuras nav iespējams deleģēt citām personām. Turpinot par kopības lēmumiem un kopības ekskluzīvo kompetenci. Tātad jau minēju, ka ir jautājumi, kurus ir tiesīgi izlemt tikai un vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība. Un šeit es esmu izdalījis vērtības labad sarkanā krāsā tos jautājumus, kur ir vajadzīgs lielāks balsu skaits nekā standarts 50% plus 1. Ja mēs apstāmies vēsturiski, tad šeit agrāk bija stipri cits skats, respektīvi, ja mēs šajā seminārā satiktos pirms gadiem 5, 6, tad būtu daudz vairāk jautājumu, kur būtu lielāks balsu skaits nekā 50% plus 1. Piemēram, iepriekš bija pilnvarojuma došana un atsaukšana. Tāds jautājums ar 2/3, bet šobrīd 2/3 jautājumu vairs nepastāv. Līdz ar to ir divi gadījumi, tātad, kad vajadzīga ir 100% balsu. Tas ir gadījums, kas ir saistīts ar kopīpašumu esošās daļas pārgrozīšanu. Un otrs jautājums ir saistīts ar dzīvokļu īpašnieku pirmpienākumu tiesību nodibināšanu. Tātad tur ir vajadzīgs 100% balsu. Savukārt ir interesanti tas, ka atcelšanai šeit vajag 50% plus 1. Tātad mēs nodibinām pirmpienākumu tiesības vienbalsīgi, savukārt atceļam ar vairākumu balsu. Līdzīgi dalīts balsu skaits ir saistībā ar kopīpašumu esošās daļas lietošanas kārtības noteikšanu dzīvokļu īpašnieku starpā. Tātad šeit tika samazināts kādu laiku atpakaļ nepieciešamais balsu skaits uz 3/4 balsu. Un vēlāk tika izdarīts izņēmums. Šis izņēmums ir saistīts ar ceļzīmju izvietošanu. Tad izveidošanu arī tā skaitā personāla ar invaliditāti un autostāvēs izveidi elektroautomobīļiem. Tur ir 50% plus 1. Jā, bieži vien šie jautājumi rada neskaidrību, respektīvi ir interpretācija par to, vai tā tad, piemēram, ja mēs uzbūvējam kādu ēku, piemēram, šķūnīti, vai tas būs kopīpašuma esošās daļas pārgrozīšana vai nebūs pārgrozīšana. Respektīvi, mums vajag 100% balsu vai mums pietiek ar vienkāršu balsu vairākumu. Šeit atbilde būs 9 punktā, un mēs redzam, ka šeit kopīpašuma esošo daļu telpu platības izmaiņas, vienalga vai tas būtu šķūnītis, vai mēs siltināšanas rezultātā vai liftu izbūves gadījumā piebūvējam jaunu telpu vai paplašinam esošo veitveri, piemēram, tad visos gadījumos ir 50% plus 1. Tātad tā vispārējā tendence ir pāriet pamatā uz vairākumu balsīm un šos te nosacīt tāds kvalificēts balsu vairākums, tos pēc iespējas atkāpties un tikai tādos īpaši būtiskos gadījumos, kas saistīti ar faktiski īpašumu tiesībām, tad tur ir nepieciešama vienbalsības princips. Turpinot par dzīvokļu īpašnieku kopību, arī nezinu, cik no jums par to ir aizdomājušies, bet dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir darījums. Respektīvi, darījums ir visizplatītākais civiltiesiskās apgrozības tāds instruments. Faktiski visas civiltiesības balstās uz darījumiem, uz līgumiem. Mēs slēdzam līgumus par automašīnas iegādi, par īpašumu iegādi. Gal galā mēs veicam pirkumus ikdienā veikalos. Visi šie ir līgumi, ir tiesiski darījumi. Un līdzīgi ir arī saistībā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumiem. Un attiecīgi daudz tie elementi, kas ir saistīti ar lēmumiem, ir tieši attiecināmi uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumiem. Varbūt tādā dziļajā teorijā neiešu iekšā, ir, kā saka, ļoti laba grāmata, kas, neskatoties uz nosaukumu ievads civiltiesībās, ir ļoti fundamentāls darbs. Un šeit tas, kas ir būtisks, teiksim, tā atziņa, ka tas ir tiesisks darījums, jā, lēmums, un viņš sastāv no tātad biedru gribas izteikumiem, kas ir līdztekus vērsti. Viņi nav tā kā pretēji, tā kā savstarpēji, bet viņi ir līdztekus vērsti. Un parasti tur ir balsu vairākuma princips, bet ir gadījumi, kad, protams, ir vienbalsība vai citi nepieciešamie balsu skaiti, kā mēs to apskatījām pirms brīža. Par dzīvokļu īpašnieku kopību lēmumu pieņemšanas veidiem. Tātad, jā,
Šie lēmumu pieņemšanas veidi kopā ir 3. Trešais, es sīkāk varbūt nestāstīšu, jo viņš ir raksturīgs ļoti mazām ēkām, kur bez liekām formalitātēm var dzīvokļu īpašnieki satikties, noformēt raksturveidā un šo lēmumu pieņemt. Pamatā ir 2 lēmumu pieņemšanas veidi. Tā ir dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kas tiek reglamentēta dzīvokļu īpašuma likuma 19. pantā, un aptauja, kas ir dzīvokļu īpašuma 20. pants. Un, attiecīgi, par cik fokus šeit uz to mazākumu balsojumu, par cik tas tāds jaunums, tad ir 19 primi un 20 primi panti, kas tur reglamentē tieši šīs atkārtotās sapulces. Tātad, kas ir vēl būtiski par lēmumu pieņemšanu? Tātad visiem dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumiem ir vienāds juridiskais spēks. Vienalga, vai mēs sasaucam kopsapulci, vai mēs veidojam aptauju, vai mēs arī savstarpēji vienojamies. Pilnīgi identiski. Tātad nav tā, ka vispirms jāsasauc kopsapulci un tikai tad var taisīt aptauju. Ir pilnīgi vienalga, kādā lēmuma pieņemšanas veidā mēs pieņemam lēmumu, lēmums leģitīms, un tā tad ir jāizpilda. Par to, kā lēmums tiek pieņemts, pieskaršos nedaudz vēlāk, un kā paziņots. Tas ir ārkārtīgi būtisks jaunums īstenībā. Iepriekš likums par to nerunāja, tikai kontekstā ar mazākumu balsojumu šie jautājumi kļuva īpaši aktuāli, tā skaitā saistībā ar saziņas jautājumiem. Tā, turpinot par lēmumu pieņemšanas veidiem, ir jārunā arī par lēmumu pieņemšanas nosacījumiem. Tātad it kā liekas zināmas lietas mums visiem, bet ir jāatgādina atsevišķi īpaši gadījumi, kurus vērts pieminēt, jo bieži vien cilvēki par tām neaizdomājās. Pirmais nosacījums ir dzīvokļu īpašniekam ir tik daudz balsu, cik dzīvokļu īpašumu viņam pieder. Lai arī mēs nosacīti tautas valodā runājam, kad ir nepieciešama 50 plus 1 balss, ar to domājot dzīvokļu īpašnieks, faktiski mums ir jāskatās uz dzīvokļu īpašniekam piederošiem dzīvokļu īpašumiem. Un tie gadījumi varbūt tādi interesantākie ir 3. Pirmais gadījums, tātad sētas māja un ielas māja. Tātad sētas māja ir viendzīvokļu māja, arī tāda gadījuma ir. Un tātad arī šī viendzīvokļu māja ir viena balss. Tātad nav tā, ka šī ir privāta māja un pilnīgi viss tie jautājumi, kas attiecās uz šo viendzīvokļu māju, ir izlemt tas dzīvokļu īpašnieks, kas tur dzīvo. Tā tas nav. Viņš ir pilntiesīgs kopības biedrs. Attiecīgi viņam ir viena balss. Nākamais gadījums. Tātad nedzīvamās telpas. Bieži vien mēs nedzīvamās telpas neuzskatām par dzīvokļiem. Ir tāds, esmu bieži dzirdējis, vai tad birojam vai veikalam arī balss. Jā, ir šādam objektam ir balss, un attiecīgi, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šo dzīvokļu īpašumu veido nevis dzīvojamo telpu grupa un kopīpašuma domājamā daļa, bet nedzīvojamo telpu grupa un kopīpašuma domājamā daļa. Attiecīgi, viņš ir tieši tāds pats dzīvokļu īpašnieks. Ir arī gadījumi, kad dzīvokļu īpašniekam pieder vairāki objekti. Piemēram, ne tikai tie ir dzīvokļi, bet, piemēram, tas varētu būt dzīvoklis plus garāža, kas garāžai arī dzīvokļu īpašuma status mēdz būt. Vai dzīvokļu īpašums un mantu glabātu. Un ir bijuši gadījumi, kad balsošanā par to aizmirst. Tātad dzīvokļu īpašnieki palaiž garām, kad atsevišķiem dzīvokļu īpašniekiem ir 2 balsis. Sekas, protams, var būt tādas, ka šis darījums nav spēkā, jo nav nepieciešamais balsu skaits sasniegts. Un visbeidzot par šiem tādiem interesantākiem gadījumiem var vēl minēt dzīvokļu īpašuma kopīpašumu. Tā kā redzams, ir likuma nosacījums, ja dzīvokļu īpašums pieder 2 vai vairākiem kopīpašniekiem, tad ir tikai viena balss, un tad attiecīgi jāpilnvaro viens dzīvokļu īpašnieks uz balsošanu. Kā tipiskākie gadījumi? Tātad, protams, mantojums, kad mums ir kopīpašums, izveidojies dzīvokļu īpašums, 2 kopīpašnieki, piemēram, vai vairāki. Bet ļoti izplatīts ir jaunajos projektos arī gadījums, ka, piemēram, pazemes autostāvvieta, viņi tiek izveidota kā dzīvokļu īpašums. Un tiem, kuri var tur turēt mašīnas un kuriem ir noteikts lietošanas tiesības, tātad šiem autostāvvietām, viņi ir kļuvuši par šī dzīvokļu īpašumu kopīpašnieku, respektīvi par autostāvvietas īpašnieku. Un, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visi tie jautājumi, kas skar šo dzīvokļu īpašumu,
ir jāsadz, nu, teiksim, visi izdevumi ir jāsadz šiem dzīvokļu īpašniekiem, piemēram, kaut kāda ugunsdrošības signalizācija, vai elektroinstalācija, lampiņas, tad šīs telpas nav koplietošanas telpas, neskatoties to, ka visi var pārvietoties par šo pazemes atstāvvietu. Tas ir dzīvokļu īpašums, un attiecīgi šie izdevumi ir jāsadz dzīvokļa īpašuma kopīpašniekiem. Un visbeidzot par šo gribu pieminēt, ka tā tad ir gadījumi, kad vienam dzīvokļu īpašniekam varētu būt vairākums no balsīm. Protams, tie ir attīstītāji, tie ir varbūt vēsturiskās mājas, kas tiek sadalītas dzīvokļu īpašumos un izpārdotas, vai dzīvokļu īpašnieki mazā ēkā ir iegūs vairākumu. Šādā gadījumā aizsargājot mazākumu, tiek ierobežots balsu skaits ar nu, teiksim, 50%. Pat ja būs vairākums no dzīvokļu īpašnieka īpašumiem, tad dzīvokļu īpašniekam vienmēr būs ne vairāk kā 50% balsu. Tā, nu tad mēs arvien straujāk tuvojamies galvenajai tēmai un grozījumiem, kas ir saistīti ar mazākumu balsojumu. Vispirms droši vien būsiet dzirdējuši, kad plašsaziņas līdzekļos un sociālos tīklos bija tautas valodās tāds cepiens sācies pagājušā gadā par to, ka steidzam visā vajag nodot kontaktinformāciju. Pirms jāsaka, ka daļa kripatas tur bija patiesības, bet lielākā daļa bija izpušķot. Vispirms jāsaka, ka šis pienākums iesniegt datus gan saziņai ar pārvaldnieku, gan lai dzīvokļu īpašnieks būtu sasniedzams kontekstā ar lēmumu pieņemšanu, ir pastāvīgs pienākums. Viņš nav terminēts ar noteiktu termiņu. Un kādēļ tāds pastāv? Tādēļ, ka šeit likums piedāvā visizdevīgāko saziņas veidu, tieši kā mēs vēlamies saņemt informāciju par notiekošiem kopsapulcēm, notiekošiem aptaujām. Un ir tā, ka pirmkārt skatās elektroniskais pass, vai mēs esam ievadījuši, vai pārvaldnieks ir ievadījis būvniecības informācijas sistēmā elektronisko pasta adresi. Ja ir atvērta e-adrese, tad mums nekas vispār nav jādara, jo uz e-adresi sūta šo informāciju. Vispirms tātad skatās šos elektroniskos saziņas kanālus. Pēc tam, ja elektroniskie saziņas kanāli netiek izmantot vai nav iesniegti, bet, piemēram, cilvēks ir norādījis korespondences adresi, tad sūta uz šo korespondences adresi. Visbeidzot, ja gadījumā nekas nav darīts, tad mēs neesam neko paši vadījuši un pārvaldniekam iesnieguši, tad ir prezumpcija, ka informācija ir jāsūta uz dzīvokļu īpašumu adresi, kur šis dzīvokļu īpašnieks ir sasniedzams. Respektīvi, tāda ir tā paziņošanas nosīta kaskāde. Saistībā ar to, kas tad bija jādara dzīvokļu īpašniekiem. Īstenībā dzīvokļu īpašniekiem ir divas izvēles iespējas. Ja viņi izmanto būvniecības informācijas sistēmu, viņi var ievietot šo informāciju būvniecības informācijas sistēmā. Savukārt, ja viņi tādu neizmanto vai pagaidām neizmanto, tad visa informācija ir jānodod pārvaldniekam. Un tieši pārvaldnieks ir tas, kuram bija jānorāda un jāsavada visi dati līdz pagājušā gada beigām. Līdz ar to tur šis gan īsti patiesībai neatbilda, ka īpašniekiem kaut kas bija jādara noteiktā termiņā. Tā tas nebija. To, protams, varēja darīt, bet viss informācija bija jāievada pārvaldniekam no saviem datiem. Nu, lūk, un kādas ir sekas? Diemžēl jāsaka, ka Latvijā ir pierasts domāt tādās administratīvās soda kategorijās, ja kaut kāda likuma mēs neizpildām, uzreiz seko administratīvais sods. Tā tas nav. Tīpaši civiltiesībās administratīvie sodi netiek izmantoti, jo viņi neatiecās uz publiskajām attiecībām un parasti neskar kaut kādu, teiksim, tādu nozīmīgu sabiedrības intereses. Līdz ar to šeit tiesiskās sekas ir tādas, ka, ja mēs neko nedarīsim, tad iespējams informācija par kopsapulcēm vai aptaujām nonāks dzīvokļu īpašuma adresē, kas var mums būt pat, nevar būt izdevīgākā. Teiksim, ja mēs esam moderni cilvēki, mēs lietosim e-pastu. E-pastu vieglāk apskatīt ir nevis braukt, apskatīt katru dienu, paskatīt, tīpaši, ja mēs tur nedzīvojam. Arī tādi gadījumi var būt. Tā, ejot uz priekšu, jā, tad esam tikuši līdz tādai galvenai tēmai, kas ir atkārtotā sapulce, faktiski par ko mēs lemjam. Pāris laiks atpakaļ es rādīju tātad ekskluzīvo kompetenci un stāstīju arī par vispārīgiem jautājumiem, ko var izlemt dzīvokļu īpašnieku kopība. Faktiski tad tas secinājums ir tāds no likuma izrietošais, ka atkārtotajā kopsapulcē un atkārtotajā aptaujā
var pieņemt visus lēmumus, kur ir nosacīti 50% plus 1, bet nevar pieņemt lēmumus, kur ir nepieciešams lielāks balsu skaits nekā vienkāršais balsu vairākums. Un tie jautājumi bija kopumā tikai 3. Tā izskatās, ka Agita ir ieslēgusi netīšām mikrofonu. Droši vien būtu lūgums izslēgt, jo fona skaņas jāpaldies. Tā, virzamies tālāk par šo jautājumu. Tātad balsojums atkārtotajā kopsavilcē vai atkārtotajā aptaujā. Jāsaka, jā, tad pirmās tās sapulces ir notikušas, tās reakcijas ir pretrunīgas, ir tādi, kas ļoti slavē šādu iespēju, un ir tādi, kas nav īsti apmierināti tādēļ, ka vai nu nav zinājuši, vai nepatīk tas pieņemtais lēmums, bet es par visu, par aizsardzības mehānismiem un par visiem noteikumiem, kas ir jāpiemēro, lai viņi būtu tiesīgi šādu atkārtotā kopsapulcē aptauja, tad tūlīt izstāstīšu. Tātad, pirmkārt, ir 4 kumulatīvi noteikumi. Pirmkārt, pirmā aptauja vai sapulce nav bijusi lemtiesīga, tādēļ, ka nav bijis kvorums. Pastāstīšu, ko nozīmē kvoruma trūkums. Aptaujas gadījumā, un šis ir īpaši būtiski, tādēļ, ka tur ir tā kā pretruna likumā, nedrīkst būt situācija, kad dzīvokļu īpašnieki ir atbildējuši nē vai atbildējuši jā, bet tur nav tā puse, bet vienkārši lielākā daļa nav reaģējuši, respektīvi nav snieguši atbildi. Un tā tad tas ir pirmais priekšnoteikums, lai mēs varētu runāt par atkārtoto lēmumu pieņemšanu. Otrakārt, atkārtotajai kopsapulcei vai atkārtotajai aptaujai ir jābūt sasauktē ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc sākotnējās kopsapulces vai aptaujas. Trešais nosacījums. Tātad var būt tikai tādi jautājumi, kas ir izlēmjami ar 50% plus 1 un nav bijuši sākotnējā sapulcē. Respektīvi, mēs nevaram tur likt iekšā ekskluzīvās kompetences jautājumus, kur ir 100% un 3/4, un mēs nevaram likt arī citus jautājumus, tā skaitā grozīt kaut kādā mērā jau iepriekš uzdotos jautājumus, kas ir sākotnēji uzdoti. Tātad tikai tādi, kas ir bijuši iepriekš. Nu, lūk, un tad nākamais ir, kad jāpiedalās šajā lēmumā ir vismaz 1/3. Respektīvi, nevar būt situācija, kad 2 dzīvokļu īpašnieki vai 3 izlemj par visu māju, tātad vismaz 1/3 un no trešdaļas pusi, tad mēs varam runāt, kad lēmums ir pieņemts. Tā tad jautājums ir par lemtiesību. Jā, gribēju pievērsties pāris aspektiem. Tātad saistībā ar lemtiesību ir tā, ka reģistrācijas sarakstā ir jābūt pārstāvētiem, ir pieregistrētiem mazākā pusē no visiem dzīvokļu īpašniekiem, kas pārstāv no puses no dzīvokļu īpašumiem. Tātad nav bijis vairākums. Un kur mēs šo vairākumu skatāmies? Mēs skatāmies pirmkārt tie, kas ir nodevuši savu balsi priekšbalsošanā un nepiedalās sapulcē, tad mēs arī skaitām klāt dzīvokļu īpašniekus, kas piedalās klātienē, un, ja tā ir hibrīda sapulce, ņemam arī tos dalībniekus, kas izmanto elektroniskās tiešsaistes saziņas līdzekļus. Ja tā ir elektroniskā sapulce, tad mēs attiecīgi skatāmies tos, kas piedalās tiešsaistē. Tos mēs skaitām plus, arī ņemam vērā tos, kas ir iepriekš nodevuši balsi. Arī šis jautājums faktiski nav tik sens, līdz ar to iespējams ir cilvēki, kas šo nav piefiksējuši. Attiecībā par sākotnējās aptaujas, to brīdi, ka viņi nav bijusi lemtiesīgi, faktiski šeit mēs skatāmies divas normas, kas ir savstarpēji pretrunīgas. Augstāk redzamā norma saka, ka aptauja nav bijusi lemtiesīga kvoruma trūkuma dēļ. Tas ir vairāk kā pusi no dzīvokļu īpašniekiem noteiktajā termiņā nav snieguši atbildi. Un tad ir atkal pilnīgi pretrunīga norma, kas pasaka, ka dzīvokļu īpašnieks noteiktajā termiņā nav sniedzis rakstveidu atbildi, un līdz ar to ir uzskatāms, ka viņš ir balsojis pret lēmumu pieņemšanu. Jāsaka, likumdevēja griba ir bijusi tāda, ka šīs atkārtotās aptaujas ir ieviešamas, un līdz ar to tad, kā saka, prioritāte ir dzīvokļu īpašuma likuma 20 ar indeksu 2 pānta, pirmās daļas 1. punktam. Turklāt ir iesniegts priekšlikums, un viņš ir atbalstīts Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā šo teikumu izslēgt par to, ka, ja nav sniedzis rakstveidu atbildi, tad uzskata, ka ir balsojis pret. Faktiski tā ir tā kā
pretrunīga norma, kas nerada, teiksim, tādu labu iespēju par likumdošanas procesu. Kāds ir nepieciešamais balsu skaits atkārtotajā sapulcē? Nu, faktiski šeit visos gadījumos ir vajadzīga puse no tiem, kas ir pārstāvēti šajā kopsapulcē vai aptaujā. Tātad minimums ir viena trešdaļa no dzīvokļu īpašumu skaita, bet varbūt arī vairāk, un faktiski varbūt arī situācijas, ka atkārtotā kopsapulce, pēc būtības tomēr ir lielāka kopsapulce, tādēļ, kad ir teiksim, vairākums piedalās. Bet šeit ir atkal viena nianse, kad atkārtotajā sapulcē ir pluss tāds, kad skatās pārstāvētos, teiksim, sapulcē pārstāvētos dzīvokļu īpašniekus. Ja mēs runājam par lielo sapulci vai lielo aptauju, vienmēr skatās no īpašuma skaita. Un šeit ir tā būtiskākā atšķirība. Jā, tik tālu ir par lēmumu pieņemšanu, tad es pievērsīšos atlikušajās minūtēs aspektiem, kas ir saistīti ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanu, spēkā stāšanos un paziņošanu. Tātad, pirmkārt, pirmais atskaites punkts, brīdis, kad tiek pieņemts lēmums. Tad lēmums ir pieņemts tad, kad tiek parakstīts kopsapulces protokols vai balsojuma protokols. Attiecīgi, šajā brīdī mēs uzstām, ka viņš ir pieņemts, bet tas vēl nenozīmē to, ka viņš ir stājies spēkā, ir izpildāms un ir visiem zināms, respektīvi viņš ir paziņots. Un šeit ir arī ļoti būtiskas lietas, par ko es esmu pārliecināts, ka lielākā daļa nezina. Līdz ar to, tad, izmantojot šo iespēju, es pastāstīšu. Par spēkā stāšanos. Tātad spēkā stāšanās ir sasaistīta ar paziņošanu. Tātad spēkā stāšanās ir sasaistīta visos gadījumos ar paziņošanu, un paziņošana noklusēta ir tātad dokumentu pievienošana būvniecības informācijas sistēmā, respektīvi, tad, kad mēs sagatavoto lēmumu parakstīto pievienojumu būvniecības informācijas sistēmā, viņš tiek paziņots un tiek uzskatīts, ka visi viņu zina. Tātad līdzīgi kā princips kā vēstnesī, kad likums publicē vai paziņojums, kad viņš ir paziņots šāds dokuments vai likums. Attiecīgi, princips līdzīgs, bet tas, ko es teikšu, ir ārkārtīgi būtiski. Dzīvokļu īpašnieku kopība vienmēr var lemt citādāk, bet viņiem ir jālemj par to, kad konkrētajā mājā paziņošana notiek citādāk. Vienalga, vai tas ir nosūtīšana katram uz paskastīti, vai informācijas ievietošana pārvaldnieku mājaslapā, vai izvietošana kāpņu telpā. Tas ir katras dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums. Bet, ja šāds lēmums nav pieņemts, tad ir jāievieto būvniecības informācijas sistēmā, un, ja nav ievietots būvniecības informācijas sistēmā, viņš nestājās spēkā. Par spēkā stāšanos ir respektīvi divi termiņi. Tātad noklusētais termiņš, lēmums spēkā stājās nākamajā dienā pēc to paziņošanas, vispārējā kārtība, izņemot dzīvokļu īpašnieku kopību nav lēmusi citādi. Vispārējā kārtība attiecās uz lielajām sapulcēm un pilnajām aptaujām. Savukārt atkārtotajā sapulcē lēmums stājās spēkā mēnesi pēc paziņošanas dienas. Un šeit ir ietverts vēl viens dzīvokļu īpašnieku tiesību aizsardzības mehānisms, respektīvi dzīvokļu īpašnieku kopībai ir iespējams pieņemt to lēmumu, apdomāt, ir iespējams sasaukt jaunu kopsapulci vai jaunu aptauju un mēnešu laikā izlemt citādi. Ja tas tā nenotiek, attiecīgi tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir stājies spēkā. Jā, paldies par uzmanību. Būšu iekļāvies laikā. Tātad skatos, man ir ļoti labi. Es vēl ir puse no baterijas saglabājusies. Tā kā es labprāt atbildēšu jūsu jautājumu un arī ieslēgšu kameru. Vai jūs mani redzat tā? Sāksim droši vien čatu, vai ne? Vai mēs varam samainīt pirms tam ekrānus vienīgais? Uzlikšu vēl tos noslēguma slaidus, lai mums paliek, un tad iesim cauri visiem jautājumiem. Uz daļu jau gan prezentācijā bija atbildes, bet to mēs tūlīt tiksim galā. Tā kā pogu stop share būtu jānospiež. Tā, labi, es to neesmu izdarījis, tad es lieku stop share.
Jā, labprāt dzirdētu arī jūsu, kā saka, jautājums, jo nav nekad bijis, vismaz manā praksē, kad neviens man jautājumu neuzdod. Tā kā es tiešām nezinu, ko jūs gribat zināt, un ļoti labprāt atbildēšu. Nekautrējieties uzdodat jautājumus. Tā ir iespēja, un es arī iespējams daudz ko arī jaunu uzzināšu, pateicoties jums. Tā tad, Es varbūt nolasīšu tos, kas jau ir jā, sarakstīti, lai tad jā, mums jā, jā. ērtāk veidojas. Kārlis prasīja par vairāk par balsojumu nedzīvojamās telpās. To mēs tā kā atbildējam jau prezentācijā, bet šeit Ināri jautā, ar balsu vairākumu 53% tiek pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par apsaimniekotāju maiņu, izvēloties konkrētu sijā, un uzreiz pēc šī te lēmuma pieņemšanas tiek uzsākta jauna aptauja par citu sijā, pamatojoties uz to, ka var pieņemt lēmumu ar mazākumu balsojumu. Un vai no minētā izriet, ka neskatoties uz to, ka dzīvokļu īpašnieku balsu vairākumu jau ir pieņemts lēmums, izmantojot šo mazākumu balsojumu, var pieņemt atšķirīgus lēmumus, tādējādi traucējot normālu pārvaldīšanas procesu. Arī šo jau daļēji šķiet atbildēju pēdējā, bet varbūt var Es pakomentēt. pakomentēšu pirmo īsumā. Pirmais stāsts ir par nedaudz par citu tēmu nekā šīs dienas tēma, bet cieši saistīta. Tas ir tās kopīpašuma ēkas, kur nav sadalīts dzīvokļu īpašumos. Un tātad, saskaņā ar augstākās tiesas senāta judikatūru, šobrīd skatās telpu grupu skaitu. Respektīvi, līdzīgs princips, kā dzīvokļu īpašuma mājās, šeit nav dzīvokļu īpašuma, bet šeit ir telpu grupas. Protams, izņēmums ir tāds, ja zemesgrāmatā ir noteikti citādāk, ka mēs esam kā kopīpašnieki vienojušies par citu lēmumu pieņemšanas kārtību, tad, protams, ņem vērā to kārtību. Atgriežoties pie otrā jautājuma, tātad par lielo sapulci un pēc tam par uzreiz uztaisīt mazo sapulci. Principā brīdī, kad ir notikusi lielā sapulce un lēmums pieņemts, nav viens no priekšnoteikumiem mazākuma balsojumam. Tātad, kā jau minēju, 4 tie nosacījumi, kam vienlaikus jāizpildās, un viens no tiem, kad nav bijis sapulce kvoruma dēļ. Tātad, ja mēs esam pareizi sapratuši šo jautājumu, tad atbildi tāda, jā, mazā sapulce nevar notikt, lēmums ir pieņemts. Paldies. Tad, ja Ļengāla jautā, daudz dzīvokļu mājā ir izvēlētas dzīvokļu īpašnieku kopienas pilnvarotās personas. Vai šīm te personām ir tiesības pieprasīt no pārvaldnieka dzīvokļu īpašnieku kontaktus? Ja ir šāds pilnvarojums paredzēts, tad jā. Jo pats par sevi, droši vien, ka nē, jābūt noteiktam pilnvarojuma apjomam. Ja, piemēram, ir saistīts ar kaut kādu saziņu ar dzīvokļu īpašniekiem un tas ietilpst pilnvarotās personas pienākumus, tad var pieprasīt, jā. Krists jautā, vai mazākuma balsojumu var attiecināt arī uz balsojumu, kas tiek organizēts aptaujas veidā, nesasaucot kopsapulci? Jā, var attiecināt. Un kā rīkoties gadījumā, kad daži no dzīvokļu īpašniekiem izīrē dzīvokļus, dzīvo ārzemēs paši un nereaģē uz šiem te paziņojumiem? Jā. Jā, tā tad pastāstīšu ar vienu jaunumu, kas ir saistīts ar paziņojumiem un nereaģēšanu. Droši vien lielākā daļa nezinu, bet nav saistīts ar šīs dienas tēmu, bet cieši tuvu saistīta tēma. Bet par to nedaudz vēlāk, bet par paziņošanu faktiski ar grozījumiem dzīvokļu īpašuma likumā, kur mēs apskatījām jautājumu loku par mazākumu balsojumu. Tā tad ir pateikts, kādā veidā tiek nodota kontaktinformācija, respektīvi jādod kontaktinformācija. Un ir tā, ka ir prezumpcija, ka ir uzskatāms, ka ir sasniedzams šis dzīvokļu īpašnieks dzīvokļu īpašumā, ja viņš nekādu kontaktinformāciju nav iedevis. Ja viņš ir iedevis kaut kādu kontaktinformāciju, tad ir uzskatāms, ka viņš ir sasniedzams izvēlētajā saziņas veidā. Un pirms es laikam atbildēšu pacelt to rociņu, tiešām prieks, ka ir celta rociņa. Tā tad, jā, es gribu teikt, ka ir būtisks izmaiņas civil procesa likumā no 1. aprīļa, respektīvi, viņas ir saistītas ar vienkāršotu tādu tiesības veidu brīdinājumu kārtību. Un kāds tās izmaiņas ir iepriekš daudz dzīvokļu īpašnieku, kas nebija godprātīgi un nepildīja savas saistības, vienkārši negāja pakaļ ierakstītajā vēstulē un tos paziņojumus metam izkastē, tad tagad tās sekas būs tādas, kad ja mēs neaizējam un neizņemam, tad var sagatavot tiesas lēmumu un būs izpildraksts. Faktiski iepriekš nevarēja neko nedarīt. Šobrīd, ja mēs nereaģēsim, sekas būs izpildraksts. Lūk, tas nozīmē to, ka ir jārēģē uz šiem paziņojumiem. Ja mēs nepiekrītam saistībai, mums jāatzīmē veidlapā, ka mēs nepiekrītam un jāpamato. Tā kā tiešām šis ir ārkārtīgi būtisks izmaiņas un skars pilnīgi visu dzīvokļu īpašniekus. Jā, tad droši vien rociņa ir pacelt, vai tur vēl, jā, rociņa laikam bija pirmā. Tātad. Jā, Ināra, droši slēdziet mikrofonu.
Jā, labdien, paldies. Izmantošu iespēju vēlreiz uzdot jautājumu. Tas atgriežoties pie mana čatā uzdotā jautājuma, tu bišķiņ ne tā saprat mani jautājumu, jo tas ir gadījums tagad no prakses, nu pat, par to bija dzīvokļu īpašnieku aptauja. Kā jūs rakstījāt, kad bija pieņemts ar balsu vairākumu, tiešām 53% ļoti lielā mājā no 252 dzīvokļu īpašumiem, kad tātad tiek mainīts apsaimniekotājs, izvēloties konkrētu sijā. Lēmums pieņemts ieliekot bisā. Tas noticis ir nu pat nesen, nedēļu kā. Tālāk, teiksim tā, opozīcija pieņem, uztaisa jaunu aptauju, sašaurinot, tātad saīsinot šos te aptaujas jautājumus. Pirmkārt, uzdodot viens jautājums tātad dzīvokļu īpašnieku kopībai, vai viņi piekrīt tam, kad atsevišķi dzīvokļu īpašnieki izvirzīja vienu šo te sijā, uz mājas apsaimniekotāju, un tulītās otrs jautājums, ka viņi, kā tiek piedāvāts apturēt šī lēmuma spēkā stāšanos ar konkrētu siju, kā mājas jauno apsaimniekotāju. Un trešais, tātad, ka šie te atsevišķie īpašnieki piedāvās savus variantus, kas varētu apsaimniekot daudz dzīvokļu māju. Nu, tādējādi, un atsaucoties uz to dzīvokļu īpašumu likumu, kur tiek piedāvāta iespēja ar mazākumu pieņemt šo te jauno aptauju. Tātad, respektīvi, jautājums bija par to, vai pieņemot vienu kopības lēmumu ar balsu vairākumu, nākošie dzīvokļu īpašnieki var uztaisīt savu aptauju un pieņemt pretēju lēmumu ar balsu mazākumu. Tāda bija doma. Nē, nevar. Es, kā jau minēju, lai būtu mazākuma balsojums, jābūt tieši tādam pašiem jautājumiem. Un pirmai aptaujai viņa nav notikusi. Tikai tad tas ir priekšnoteikums, lai būtu mazākuma balsojums. Bet tie ir nedaudz savādāki tie jautājumi, teiksim. Jā, bet tas nozīmē, ka vispirms viņiem vajadzēja sasaukt. Tad nākamais varētu būt kāda var būt situācija. Varbūt situācija, kad mēs ar vairākumu izvēlamies pārvaldnieku. Pēc tam ir cita sapulce, liela aptauja, liela sapulce, kas nenotiek kvoruma trūkuma dēļ. Un pēc tam ir mazākuma balsojums, un mazākuma balsojums kaut ko citu izlēma. Tā var būt, bet nevar būt situācija, kad ir lielā sapulce vai liela aptāja, un uzreiz pēc tam ir mazākuma balsojums, un kaut ko citu. Tāda situācija nevar būt, jo lēmums tad nebūs tāds. Ka cita principa aptauja, un atkal tiek izvēlēts cits pārvaldnieks, un tādējādi netiek nodrošināta normāla mājas pārvaldīšana. Tāda situācija var būt, un tāda situācija var būt apstrīdama. Šeit es mazāk pievērsos tādiem jautājumiem, kā skatās, kā gribas izteikumi, vai nav maldināti. Principā tas ir viens no iemesliem, kādēļ lēmums var tikt atcelts tas otrais. Ja tur ir notikusi kaut kāda manipulācija, vai dzīvokļu īpašnieki uz galvu nav sapratuši, ko viņi tur parakstās. Līdz to tad šādā gadījumā būs spēkā otrais tas lēmums, ja viņš būs tiesiski pieņems, bet viņš ir apstrīdams. Paldies. Paldies par jautājumu. Tā, laikam, tad mums ir čats, un pēc tam vēl viena. Krists mums vēl ir arī pacēlis roku, ja tas varbūt ir kāds komentārs saistīts, Krists droši. Labi, jā tad. Kristu, vārds tev. Jā, ieslēdzam mikrofonu, un tad mēs dzirdēsim. Jā, tagad dzirdat? Jā. Jautājums vēlreiz par manu to komentāru. Tas mazākumu balsojumu izmantojot, tā, kad ir anketēšana, nesasaucot mājas kopsapulci. Tas sanāk tāpatās kā mājas kopsapulce. Mazākā mēneša laikā jāveic ir otrs balsojums jāveic. Jā, ja pirmajā reizē nav savāks nepieciešamais balsu skaits. Tieši tā, mēneša laiks ir gan sapulcē, gan aptaujai. Ne, bet es tieši domāju, vai nesasaucot sapulci, veicot balsošanu anketu veidā. Tātad, ja mēs runājam par aptauju, tad ir sākotnēja aptauja, ir mēnesis, un ir kur laikā tad notiek jauna. Ja pirmajā aptaujā nesavāc vajadzīgo balsu skaitu, tad mēneša laikā jārīko atkārtot aptauja. Un tā atkārtotā aptaujā pietiek, ja nobalsot trešdaļa no puses, ja? Un +1.
Vai arī Puse no trešdaļas. Puse no trešdaļas, jā. Jā, skaidrs. Sapratu, paldies. Jā, paldies par jautājumu. Tad, laikam, čatā jautājumi ietkarājušies ir. Jā, tad Jānis jautā, sanāk, lai pie mājas uzlikt ceļzīmes stāvēt atļauts ar atļaujām. Būtu nepieciešams 75% īpašnieku piekrišanas. Tātad tas jautājums bija atkarīgs no tā, vai mēs piešķiram katram, kādam konkrētam dzīvokļu īpašniekam, vai mēs nosakam, teiksim, visiem. Mēs pasakam, ka tikai varēs stāvēt mājas iedzīvotāji, vai ir kaut kādas atļaujas no dzīvokļu īpašniekam, tik izvēlēti daži. Ja tas ir visiem, teiksim, mēs ierobežojam no malas, tad tie ir 50% plus 1. Savukārt, ja mēs nosakām lietošanas kārtības starp dzīvokļu īpašniekiem tādā ziņā, kad pasakām, kurš kurā vietā varēs stāvēt, tad ir 75%. Labi, paldies. Un Tatjanai jautājums, kā var apstrīdēt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu? Vai prasība tiesā jāiesniedz pret kopību vai tiem, kuri balsoja par? Un ja katra dzīvokļu īpašnieka balsojums nav fiksēts balsojuma lapā, bet tikai pierakstīts, cik ir par un cik ir pret? Jā, ļoti labs jautājums. Paldies. Tiešām labs jautājums. Tātad šobrīd saskaņā tiesas prakses ir tā, ka ir jāceļ prasība par tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas ir balsojuši par. Ko darīt situācijā, kad nav fiksēti? Principā likums nosaka, ka jābūt fiksētiem. Šis ir viens no tiem iemesliem, kādēļ mēs apsveram domu, teiksim, kad iesniegt priekšlikumus, kad visticamāk pret kopību turpmāk varētu tikt celta. Mēs izvērtēsim tādu iespēju paredzēt likumā šādu nosacījumu, bet jā, ir šobrīd par tiem. Man īsti atbildes nebūs, ko darīt. Ja nevar identificēt, tad acīm redzot ir jāmēģina sazināties ar pārvaldnieku un varbūt ir kaut kāda balsošanas pieraksta vēl kaut kas. Pretējā gadījumā. Es pieņemu, ka šādā gadījumā varētu būt pret kopību, jo ja nav iespējams identificēt, tad nevar būt situācija, kad nevar aizstāvēt savas tiesības. Tā kā jā, ļoti labs jautājums, un es arī ar kolēģiem pakonsultēšos, kā praktiski skatītos uz šādiem jautājumiem, ja būtu jāizskata kāda tiesas lieta. Jā. Kārlis mums jautā par sapulču norises vietu. Viņš plāno nomāt telpas, bet tās ir pusstundas attālumā, un tuvāku telpu nav, kur prezentēt un sapulcēties. Vai ir kādi ierobežojumi? Ierobežojumi īsti nav. Ir tikai, cik mums ir ticamība augsta, ka cilvēki piedalīsies un pieņem šo lēmumu. Protams, tas var būt kā īstenībā tā, ka jebkurš tiesības jāizmanto labā ticībā. Tas nevar, protams, būt situācija, ka mēs pasakām, mums Daugavpilī būs sapulce. Neviens neatbrauc, mums ir mazāk balsojums. Tas būtu diezgan tā neticams stāsts, bet pusstundas attālumā, ja ir ticamība, ka cilvēks turien atbrauks, kāpēc ne, ja liela māja un ziema un dzīvoklī droši nesies, viss ķīnas mūrs un kāpņu tāpa arī nesies. Iespējams, ka tā ir optimālākā pulcēšanās vieta. Lolitai jautājums, vai aptaujas, kas ir vienkārši iemestas dzīvokļu pastkastēs, ir likumiskas? Šeit mēs runājam par izvēlēto saziņas veidu tam, kurš organizē šo te aptauju. Viņam būtu jāapstāsta, kāds ir izvēlētais saziņas veids. Tas ir noskaidrojums būvniecības informācijas sistēmā. Un paskastēs samet tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri neko nav izvēlējušies vai norādījuši, ka viņi vēlās saņemt tieši uz dzīvokļu īpašumu adresi. Paldies. Edmunds jautā, kā ir dzīvokļa īpašuma biedrības gadījumā, kādus lēmumus valde var pieņemt, nesasaucot kopsapulces? Arī ļoti labs jautājums, paldies. Tātad ir arī senāta judikatūra, kas saka, ka dzīvokļu īpašnieku biedrība nav tas pats, kas dzīvokļu īpašnieku kopība. Biedrība var būt pilnvarotā persona vai pārvaldnieks. Tātad viņiem var būt divi status. Nekādā gadījumā dzīvokļu īpašnieku kopība nav tas pats, kas biedrība. Tātad biedrība ir pārvaldnieks vai pilnvarotā persona.
Un attiecīgi no šī statusa mēs redzam, kādi jautājumi ir nodoti mūsu pārziņā, tātad kā organizācijas, kā biedrības. Un tad šos jautājumus, kas ir nodoti izlemšanai, mēs varam izlemt ar valdes lēmumu. Cits jautājums, protams, ka nē. Un tad tas ir tāds iekšējais, kā saka, biedrības jautājums, vai tad, šo jautājumu izlemj valde vai sapulce. Tas ir statūtos droši vien jāskatās, bet atkarīgi, teiksim tā, saistībā ar dzīvokļu īpašnieku kopību, tad tas, kas ir atdots biedrībai, tad to skata šī biedrība. Dzintars mums savukārt jautā, ko darīt, ja pašvaldība apzināti bremzē mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu privātam pārvaldniekam, neraugoties uz to, ka mājas īpašnieki ir nobalsojuši par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un jau ir noslēguši pārvaldīšanas līgumu ar jauno pārvaldnieku. Vai nav liederīgi domāt par grozījumiem privatizācijas likumā, atsakoties no procesa, ka pašvaldība nodod pārvaldīšanas tiesības? Jā, paldies, arī ļoti labs jautājums, un tiešām patīk jautājumu atbilst sesija. Tātad, jā, šāda procesa atteiksies, ir pieņemts un drīzumā stāsies spēkā dzīvu māju privatizācijas pabeigšanas likums, un faktiski tā situācija būs tāda, kad līdz gada beigām dzīvokļu īpašniekiem ir jāizlemj, kas būs viņu pārvaldnieks. Ja šāda lēmuma dzīvokļu īpašnieki nepieņems, tad tiek organizēta sapulce, kurā tiek šis jautājums piedāvāts izlemt. Un sapulcē klāt tiek pievienots pārvaldīšanas līgums ar esošo pārvaldnieku. Tātad, ja dzīvokļu īpašnieki neko neizvēlās, tad stāsies spēkā uz noteiktu termiņu šis pievienotais pārvaldīšanas līgums. Respektīvi, mēs pāriesim uz līgumiskām attiecībām visi. Un kas notiks, ja dzīvokļu īpašnieku sapulce netiks sasaukta vai nebūs klāt pievienot šādai, lēmums, kas būtu apspriežams, tad tālāk tās attiecības, ja vien turpināsies, tad tā būs uzskatām par neuzdoto lietvadību. Jā, kāda vēl varbūt būtiski ar šo saistīti aspekti? Faktiski, jā, tad līdz gada beigām notiks transformācija un tās, tāda nepārņemtās mājas vairs, kā tādas nebūs vairs jāpiemēro 408. noteikums, privatizācijas likuma un 1013. noteikums. Tā kā paldies par jautājumu. Super. Mums ir vēl pāris minūtes laika dažiem jautājumiem, kas mums te arī ir sakrituši. Tad Kristīna jautā, vai balsojot par stāvvietu ierīkošanas kārtību kopīpašumā esošā pagalmā ir nepieciešams 3/4 balsu vairākums, vai šajā gadījumā ir iespējams arī mazākuma balsojums, ja pirmajā reizē nav kvoruma? Jā, tātad īsa atbilde ir tāda, ka mazākuma balsojums nav tad iespējams šādā gadījumā, jo šis nav 50% plus viens lēmums. Protams, ja mēs runājam par jautājumu par, teiksim, invalīdu stāvvietu vai par zīmes uzlikšanu, lai citi neiebrauktu, tas var būt mazākuma balsojums, jo tur ir vairākums 50% plus viens. Kristam pacelta roka, varam paspēt slēgt tiekšā mikrofonu. Jā. Sveiki. Man vēl viens jautājums par piespiedu dalītāju īpašumu izbeigšanu. Pirmā anketēšana par uzsākšanu, procesu uzsākšanu noritēja, izmetot katram paskatītē paziņojumu, un balsošanas anketu. Tur viss tiks savāks paraksti. Tagad gaidām paziņojumu no valsts zemes dienas, kāda būs izpirkuma summa, un tad jau mums jāorganizē otrā sapulce ir ar zvērinātu tiesu izpildītāju. Jautājums tāds, vai ir plānots likumdošanā kaut kādas izmaiņas, lai tas viss process nebūtu jāizdara vienas sapulces laikā, ja mums māja ir liela 143 dzīvokļi un uz kopsapulci nekad neieradīsies puse no mājas iedzīvotājiem. Jā, es zinu, ka ir mēnesi iepriekš var iet un katrs savu balsi nodot pie tā zvērināta tiesa izpildītāja, bet zinot mums mājas iedzīvotājs, to lielākā daļa nedarīs. Un visdrīzāk arī nepieņems gala lēmumu par zemes izpirkšanu. Jā, paldies par jautājumu. Gan nemācīšu viņu atbildēt, jo par šo likumu atbilda Tieslietu ministrija, viņa galvenākas taisa grozījums, bet visticamāk redzot to dinamiku, ja nebūs lielās mājās šāda lēmuma, iespējams, kad tiks lēmts par kaut kādām izmaiņām, bet es to nevaru apsolīt, jo šo, dalītāju īpašumu izbēgšanas politiku nekūrēju. Skaidrs, labi, paldies. Paldies. Te vēl Ligita mums jautā, kā ir ar maksājumu veikšanu par koplietošanas pakalpojumiem, vai ir korekti, ka uz viena no dzīvokļu īpašnieku vārda ir noslēgta līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem un nauda šim īpašniekam jādod skaidrā naudā bez kvīts izsniegšanas, lai tas tad tālāk norēķinātos ar pakalpojumu sniedzējiem. Kā var pierādīt, ka norēķinot
koplietošanas pakalpojumiem un ko darīt, ja vēlos norēķināties ar pārskaitījumu, bet šī persona atsakās dot savu konta numuru māju apsaimnieko dzīvokļu īpašnieku kopība. Interesanti, jā, visticamāk, tur ir fiziskā persona pārvaldnieks. Grūti Jā, te pateikt. arī Kārnis ir atbildējis, ka ja šī persona nav pilnvarota, tad ir jāpilnvaro cita un jāpārslēdz šie līgumi, ka formāli šo maksājumu nevar neveikt, jo līgums ar vienu personu un tā arī maksājumi, kas principā šis tāds diezgan aplams scenārijs, kam noteikti tā nevajadzētu notikt. Šajā paldies par tām atbildēm. Ticamāk, es domāju, ka tā ir lauku māja, bet to var precizēt arī jautājumu, uzdodot, pacelt roku uzdot jautājumus. Ticamāk, tā ir lauku māja, kur nav nekādas biedrības no pārvaldnieka. Un, attiecīgi, ir viena persona, kas norēķinās par elektrību, tad, ar kuru noslēdz līgums. Tad jā, iespējams, ka jāizvēlās kāda, teiksim, cita persona, jāpilnvaro, vai jānodibina biedrības, ar kuru tie maksājumi ies. Tā, jā. Vēl ir mums 2 īsi jautājumi, kuriem tad aši atbildam, un ar to arī mūsu laiks būs beidzies šodienas webināram, bet tātad Viktorija jautā, vai renovācijas jautājumiem pietiks ar mazākumu balsojumu atkārtoti, vai nav tā, ka Altums prasīs vairākumu? Cik ir runāts ar Altumu, Altums atbalstīs arī mazākumu balsojumus, tātad šajā gadījumā bankas neiet šajā segmentā, tur ies Altums. Un Lolita jautājums, ja pirmās aptaujas laikā, kad atbild 40 dzīvokļu īpašnieki no 85 dzīvokļu mājas, kāds kvorums tad ir jābūt atkārtotas aptaujas gadījumā? Trešdaļa viņa arī komentē, trešdaļa sanāk 29 vai puse no 40, kas būtu 20. Atkārtotā aptauja ir tā tad no 29 vairākums, tas sanāk no 29 15. Tad puse no trešdaļas. Puse, jā, tieši tā puse no trešdaļas. Tātad sākumā izreikinām, cik ir trešdaļa, un pēc tam no šīs trešdaļas vairākumu. Jā, lieliski. Paldies, Mārtiņ, liels par atbildēm uz jautājumiem, un arī, protams, visiem klausītājiem par šiem daudziem jautājumiem. Tiešām prieks, ka jums interesē jūsu dzīves vide un iespēja to uzlabot. Un Sarmītē vēl ir viens jautājums, bet tad šis gan pēdējais. Kāpēc tik ļoti spriež izpirkt šo zemi zem daudzdzīvokļu mājām? Zeme tagad ir vienam īpašniekam, bet pēc tam tā tiktu sadrumstalota nevis vairs vienam, bet reiz 5 stāvos uz vienu dzīvokli būs 5 īpašnieki uz zemi. Ļoti diskutabls jautājums. Īsa atbilde. Vai ir kāds komentārs, jā? Jā, īsti atbildēt, pirmā daļa ir retorisks jautājums, otrā daļa ir īstenībā viņa netiek veidots jauns dalītais īpašums, tiek zemi pievienot dzīvokļu īpašumam, tā tad viņa ir vienota un attiecīgi viņa ietilpst kopīpašumu esošajā daļā līdzīgi kā mājas elementi koplietošanas, tad tur tā lēma pieņemšana ir vienkāršāka. Jā, tad vēlreiz paldies visiem par jautājumiem. Šeit arī es esmu uzlikusi šo noslēdzošo slaidu par jūsu atsauksmēm, kas mums ārkārtīgi palīdz veidot arī noderīgu saturu turpmāk. Tāpēc priecāsimies, ja jūs veltīsiet burtiski 2 minūtes sava laika, aizpildot aptauju par šo te webināru, varat skenēt vai nu šo QR kodu, vai arī aptauja parādīsies automātiski tiklīdz pabeigsim šo te Zoom sesiju. Tā kā jā, paldies Mārtiņ liels par dalīšanos pieredzē un zināšanās un visiem dalībniekiem par aktīvo līdzdalību. Uz tikšanos tad nākamajos webināros.